Sveika, Santa! Sveiki, Sniedz, prieks tev redzēt. Man arī tevi satikt kārtējā cita perspektīvā epizodē, un es esmu Sniedza Sainza, sistēmisko sakārtojumu vadītāja un supervīzora. Un es esmu Santa Leiboviča, arī sistēmisko sakārtojumu vadītāja, sistēmiskais kočs, konsultants. Un par ko mēs šodien runāsim? Par dzīvi no sistēmiskā skatu punkta mēs runāsim par jēdzienu vieta. Jā, un par to, ko tad nozīmē būt savā vietā, kāda ir tā sajūta, ka tu esi savā vietā vai neesi savā vietā. Un pirms šīs sarunas man patika tie teicieni, tos teicienus, ka tu pieminēji par vietu, kur ir gan latviešu tādā vispārējā folklorā, gan arī vēsturē pazīstam jau par vietu. Jā, teiciens, palieciet jūs savās vietās, un es palikšu savā vietā. Jā, šis ir teiciens, kas ievieš tādu ļoti lielu skaidrību un iedod miera sajūtu. Un vispār, tad, kad mēs runājam par vietu, tad reizēm tādā ikdienā tas nemaz nav tik viennozīmīgs jēdziens, tāpēc, kad arī teicieni zini savu vietu, ir tādi diezgan norādoši un saka, varbūt nelec pārāk augstu, apzināties, no kurienes tu nāc, ja? Un nelien citā vietā, nelien citu vietu, nelien tur, kur nevajag. Un tad mēs zinām, ka katram sunim ir sava vieta, vai viņam jābūt savai vietai mājā, lai būtu kārtība, noteiktība un skaidrība, vai ne? Un līdz ar to, jā, par vietu, jo vieta ir, vietas jēdziens ir viens no pamatjēdzieniem sistēmisko sakārtojumu filozofijā. Jā, es pat teiktu, ka nu, tādā manā uztverē vietas jautājums vispār ir centrālais jautājums, kad mēs skatāmies uz sistēmisko darbu. Un tas centrālais jautājums par to, kā nonākt savā sistēmā, savā vietā, kā nonākt vietā, kuras varu būt bērns saviem vecākiem un mazbērns saviem vecvecākiem. It kā vienkārši, bet iespējams sarunas laikā mēs izvērsīsim šo nedaudz plašāk, jo nu tā, godīgi no prakses, reti, kad pie manis atnāk klienti, kuri simtprocentīgi jūtās savā vietā, savā dzīvē. Visbiežāk viņi atnāk ar jautājumu, kaut kas man neiet, kaut kā es līdz galam nejūtos savā vietā, vai no organizācijā, vai no savā ģimenē, vai partnerattiecībās, ja ir kaut kur tā sajūta, ka kaut kas nav. Jā, jo līdz šim mēs iepriekšējās epizodēs runājām par lojalitāti un par piederību, vai ne? Un tad mums skaidrs, ka mums visiem ir lojalitāte, un mēs visi kaut kam piederam. Taču ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs piederam, tad mums ir arī vieta, jo mēs piederam. Un reizēm ir ļoti svarīgi apzināties, ka man šī vieta ir, un es viņu varu ieņemt. Un ja ir sajūta, ka es neesmu savā vietā, man nav savas vietas, es te esmu lieks, nu gan ģimenes sistēmā, gan organizācijā, un it sevišķi šāda sajūta parādās, piemēram, hobijos, hobiju pulciņos, ja, tad ir ļoti vērts paskatīties saknes šai sajūtai, kad es neesmu savā vietā, jo mums visiem ir vieta. Pilnīgi un absolūti. Visi, kuri ir piedzimuši, visi, kuri ir gaidīti, viņiem visiem ir vieta. Ko dod tā Jā. sajūta, ka tu esi savā vietā? Tu zini, tā es no savas personīgās pieredzes, ja daudz gadus esmu gājis to, lai aizvien vairāk nonāktu tajā savā īstajā vietā. Un jo es vairāk esmu tajā savā īstajā vietā, jo es vairāk jūtos harmonijā ar sevi, jo es jūtos stabilāk, jo es jūtos brīvāk, un jo man ir vairāk iespējas skatīties uz to, ko es gribu, nevis ar tām acīm, kas man bija agrāk, ja, tāpēc, ka tā vajag, ja, bet skatīties uz tiem mērķiem, ko es izvirzu, vai tas ir tas, ko es patiešām pati gribu. Nu, man liekas, šis ir tāds viens moments arī par to, ka tad, kad es esmu savā vietā, tie mērķi man kļūst autentiskāki. Vai nu, tā mana vīzija, ko es gribu būt, vai kur es gribu būt, ja, tas kļūst autentiskāks, tas kļūst vairāk mans. Un tad es sāku to gribēt, tāpēc, ka no savas vietas es to daru. Nevis tāpēc, ka maniem vecākiem tā vajadzēja, maniem vecvecākiem tā vajadzēja, vai vēl kādam šajā pasaulē vajag to, ko es daru tieši tādā formātā. Un tā kā Sakārtojumos, tev. jā, sakārtojumos reizēm ļoti skaisti var redzēt, ka kamēr cilvēks nav savā vietā, tikmēr
viņš nerada savu dzīvi. Jo viņš skatās uz kaut kurien, visurien, citurien, jo viņš nav savā vietā. Viņš ir izgājis no savas vietas neapzināti kaut kāda iemesla dēļ. Un, faktiski, nesot savā vietā, ir ļoti liels risks, ka es atkārtoju citu likteņus, dzīvoju citu dzīvi, līdz ar to aizraujos ar citu cilvēku sapņiem, mērķiem, domām un piepildījumiem. Un neesmu kontaktā pats ar sevi un savu dzīvi, ko es vēlētos nu, neapzināti piedzīvot. Ko tu Un, teiktu, kas ir tās tipiskākās vietas, ko mēs ieņemam, ne savas vietas? nu, tā tipiskākā vieta vispār tas nozīmē, nu, pirmkārt, tad, kad mēs piedzimstam, mēs esam bērni. Mēs vienmēr esam bērni saviem vecākiem. Un tas tipiskākais ir tas, ka mēs neesam šajā bērnu vietā. Tam ir dažādi iemesli, un reizēm tas ir diezgan tā dīvaini skan, ka, piemēram, pat 60 gadu vecumā cilvēkam ir jāapzinās, ka viņš ir tikai bērns saviem vecākiem. Un viņam nav jārūpējās par to, lai vecāki būtu laimīgi. Un tas, ko es esmu piedzīvojis sakārtojumos, jo, piemēram, cilvēks atnāk ar stāstu par to, ka viņam nu, nav patīkama viņa laulības dzīvē, ja? Tad faktiski es īsti neesmu savā vietā, savā laulībā, jo es neesmu savā vietā, savā izcelsmes ģimenē. Un tad, kad es ieņemu savu vietu izcelsmes ģimenē, sakārtojuma laikā, ienāk tāda skaidrība, ērtība, ķermenis ir relaksēts, un cilvēks pēkšņi ierauga savu partneri pilnīgi citām acīm, jo viņš skatās no savas vietas. Mm. Un tas varētu būt piemērs, kad, piemēram, ja es savā izcelsmes ģimenē esmu ieņēmis saviem vecākiem vecāku lomu, ja, tad arī savās partneru attiecībās man būs tendence ieņemt nevis partneru lomu, bet vecāku lomu. Par to tu runā. Jā, jā, un ja es esmu vietā, kur es rūpējos par saviem vecākiem, tad es taču savu partneri vispār neredzu, uz ko es skatos. Es skatos uz saviem vecākiem. Es visu laiku fokusējos uz to, lai viņiem ir labi. Un tas lielākais, tas kazus, kas ir ļoti interesanti, kad jaunībā es esmu tajā vietā, un tas man dod ļoti daudz dažādu īpašību, izveidot karjeru un visu kaut ko ļoti skaistu un pozitīvu, bet es jūtu instinktīvi, ka tā nav mana vieta. Un tad viens no gājieniem, ko izdarīt, ir apprecēties. Jo tad es tā kā aizēju, nu, pareizajā vietā, ja? Vismaz Mm. partnerattiecības izveidoju. Bet tā pašā laikā es visu laiku atkārtoju tās pašas dinamikas un tos pašus patērnus. Un vēl ļoti interesanti šo vietas jēdzienu, kur mēs varam ieraudzīt, ir tas, kā mums iet darba dzīvē, kā mums iet organizācijās. Un man liekas, ka mums daudz vieglāk patiesībā pat tās sistēmiskās dinamikas ir ieraudzīt organizācijā, jo tur mēs it kā neesam tik ļoti emocionāli iesaistīti kā ģimenē, lai gan, ja mēs tā padomājam, cik daudz laika mēs tā daudz cilvēku pavada tieši organizāciju dzīvē, un, protams, ka tur arī emocijas kūsā, bet tur mēs ļoti bieži varam ieraudzīt kaut kādas dinamikas, kas kaut kādā brīdī varam saprast, ka ir līdzīgs tam, kas notiek mūsu ģimenē. Piemēram, tajā brīdī, ja mēs sākam pamanīt, ka mums vienmēr gadās kaut kādi tādi vadītāji, kuri ne īpaši pareizi un labi vada, nezinu, tur nodaļu, piemēram, ja, un mums ir idejas, kā viņam vajadzētu to darīt. Mēs varam aizdomāties par to, ka mēs neesam īsti savā vietā. Mēs nostājamies tā kā nedaudz lielākā lomā par viņu, ja? Un tad mēs varam padomāt, no kurienes tas nāk? Varbūt, ka savā ģimenē arī ir kaut kādas situācijas, kur es nostājos šajā te pozīcijā. Kad es īsti neprotu būt bērna vietā, tas ir vietā, nu, kur man ir jādara, jāskatās uz savu mērķu, uz savu dzīvi, un jādara tas, kas jādara, ja? Un nevis jārūpējās par citiem. Un ar organizācijām un darbu vispār ir tā ļoti interesanti. Piemēram, ko tu teiktu cilvēkam, kurš atnāk un saka, ka viņš ir nomainījis 3 darba vietas, un katrā darba vietā viņam ir sajūta, ka viņš nav savā vietā. Es viņam pajautātu, vai viņš savā ģimenē jūtās savā vietā. Mm. Un, ja cilvēks, piemēram, nu, pirmo reizi savā darba dzīvē saskarās, aiziet un saka, bāc,
nu šoreiz šitai vietā tiešām es nejūtos savā vietā. Līdz šim viss bija ok visās citās organizācijās, bet šajā organizācijā es nejūtos savā vietā. Kā tad? Nu, tad mēs varētu mēģināt skatīties, kas tajā organizācijā notiek. Un Organizācijā vai arī tā katram ir vieta, sava vieta. protams, protams, tur ir pat zināms, bet tur ir zināmas atšķirības no ģimenes sistēmas. Ja? Jo organizācijā tā vieta priekš cilvēka tiek radīta, bet viņa tiek radīta kaut kādas noteiktas vajadzības vadīta. Nu, organizācijā vietas nerodās vienkārši tāpat, tur notiek kaut kāda funkcija, kur ir jāpilda. Vieta rodās tad, kad ir vajadzīga kaut kāda funkcija izpildīt, vai ne? Un mēdz būt, ka tiek radītas mākslīgas vietas, un tad arī cilvēkiem, kuri ienāk šajās mākslīgi radītajās vietās, viņiem arī ir ļoti grūti tur justies labi. Un tad faktiski sanāk, ka, lai es labi justos organizācijā savā vietā, ja tā nav mana ģimenes personīgā dinamika, piemēram, nekad nebūt savā vietā, tad organizācijā šai vietai ir jābūt radītai, definētai ar savu funkciju, un vēl viņai jābūt ir brīvai noteikti, lai nav tā, ka es uzsēžos kādam uz kakla. Šis moments ir svarīgs, ko tu saki par to brīvo. Ja, tātad, ja organizācijā tā vieta ir, jā, nu, tur viss funkcijas, viss atbilst, bet šī vieta nav brīva, kā tas varētu būt? Kā viņi varētu nebūt brīvi? Nu, piemēram, iepriekšējais cilvēks ir ļoti mistiski atlaists, procesi nav pabeigti, un iznāk, kad ir tāda sajūta, ka viņš vēl joprojām tas iepriekšējais tur ir. Jā. Mhm. Jā. Ja tad faktiski mēs varētu teikt, ka, nu, piemēram, mēs iedomājamies tā nodaļa, ja ir nodaļas vadītājs, un viņš kaut kādā brīdī ir pazudis, tad tiem nodaļas darbiniekiem varētu būt sajūta, ka viņš joprojām ir klātesošs, ka viņš tur ir. Vai ne? Mm. Un tā, kad ienāk jauns vadītājs uz šo vietu, viņš faktiski nonāk īsti nebrīvā vietā. Un ko viņš var sastapties? Viņš var sastapties, ka viņi tur regulāri salīdzina ar iepriekšējo vadītāju. Ja kāds bija iepriekšējais vai kā iepriekšējais vadītājs ir darījis, ja, ar ko viņš vēl varētu sastapties. Var sakot, viņam ir ļoti grūti ieņemt vadītāja lomu. Viņš netiek uztverts kā vadītājs. Viņam ir Jā. šķēršļi šīs no Mhm. savas vadītāja autoritātes izveidošanā. Un kas ir arī ļoti interesanti, kad uzņēmumos katrs cilvēks pēc viņa ieguldījuma, viņam ir kāda noteikta hierarhija atkarībā no tā. Un, ja šis ieguldījums nav patiesi novērtēts no organizācijas puses, no vadības puses, ja, bet pārējiem visiem ir sajūta, ka šis cilvēks ir ļoti daudz ieguldījis un tas nav novērtēts un viņš ir aizgājis, tad šī vieta arī nekad nebūs brīva, kamēr netiks atzīts šis ieguldījums. Tad faktiski, lai tā vieta varētu kļūt brīva, ir jāveic vesels process, kur faktiski tiek atzīts tas ieguldījums šī cilvēka, ja, un šī vieta tad var tapt brīva, tad, kad tas ir atzīts. Jā. Un līdz ar to, ja mums kādreiz cilvēkiem ir sajūta, ka viņiem nav sava vieta vai viņi nejūtās ērti, ir brīnišķīgi paskatīties no sistēmiskā viedokļa uzņēmumā, hei, vai šī vispār ir pirmā reize, kad es ar to saskaros. Ja, ja es ar to saskaros regulāri, tad mēs jau varam iet dziļākā darbā, jo pēc būtības mums visiem ir vieta. Tad, kad mēs Mhm. esam nopirkuši biļeti uz kino, mēs zinām, ka mums ir vieta. Vai uz avio biļeti esam nopirkuši, vai ne? Tad mēs rēķinamies, ka tur tomēr tā vietiņa būs. Jā, kad es nokļūšu tur, kur man jānokļūst, jo es esmu nopircis vietu. Un reizēm ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, nu, katram, kuram ir, piemēram, ļoti bieži cilvēkiem ir šaubas, nu, to saka, piemēram, zema pašapziņa, tu nespēj izpildīt to vai to. Un reizēm var uzdot sev jautājumu, vai es jūtos, ka man ir vieta tajā. Jo varbūt, ka tieši dēļ tās sajūtas, ka man nav vieta, jo es pats nespēju pieņemt, ka man ir vieta. Nu, kā visu Mhm. dzīvi nomaisījies pa visām citām vietām, ja, un nekad neesmu bijis savā vietā. Ir grūti pieņemt, ka man ir mana vieta un es varu darīt to, ko es gribu. Un ko nozīmē būt savā vietā, bērna vietā? Jo mēs visi esam Jā, bērni. šis man liekas ļoti labs jautājums par to, ko nozīmē būt vispār bērna vietā
un ko nozīmē būt vecāka vietā, un ko nozīmē būt vecvecāka vietā. Jo katrai no šīm vietām ir kaut kāda cita, nu, ne funkcija. Funkcija tas būtu vairāk attiecināms uz organizāciju, bet vairāk tāda kā loma. Ja? Jo dažkārt bērns nonāk, kā viņš nonāk ne savā vietā, ja? Tajā brīdī, kad vecāki nu, līdz galam nav paņēmuši arī šo te savu vecāku lomu, ja? Un tad viņš var nonākt, piemēram, vai vecākiem, vecāki nav piedzīvojuši paši to sajūtu, ka viņi ir bērni, vai viņiem tieši otrādi ir sajūta, ka viņi ir bērni joprojām, ja? Un viņi nav kļuvuši par vecākiem, tad bērns var tā kā hierarhiski nonākt virs vecākiem, kļūstot par vecākiem saviem vecākiem. Un tā ir ļoti, ļoti grūta vieta, no kuras veidot savu dzīvi. Jo no tās vietas līdz savai dzīves vietai ir diezgan patālu. Jā, tas ir ļoti tālu. Faktiski es vēl varētu teikt tādu vārdu, ka mums, nu, nevis ka mums, bet bērnam nevajadzētu uztraukties par vecāku dzīvi, par vecāku labklājību, par to, lai viņam ir labi, lai viņš ir laimīgs un lai viņš ir pilnībā nodrošināts. Jo vecāki ir pieauguši cilvēki, kur dzīvo savu dzīvi un pieņem savus lēmumus. Un te parasti ir tāds provokatīvs jautājums, bet ja mani vecāki ir veci un viņi vairs nespēja par sevi parūpēties, ja, tad man liekas, ir tas grūts process, kā atrast, kā rūpēties par savu veco, novecošo vecāku no bērna vietas. Nevis uzņemoties rūpes no viņa vecāka pozīcijas, vai tu zāles iedzēri, vai tu pie doktora biji, vai tur tas, ja. Bet tās rūpes uzņemties no bērna pozīcijas. Un patiesībā man liekas, ir ļoti grūti saprast un pieņemt, kā tas ir rūpēties par vecu vecāku, kurš iespējams nav spējīgs par sevi parūpēties no bērna pozīcijas, nevis no vecāku pozīcijas. Jā, nu, bērnu pozīcijā var pateikt, kas noteikti nav. Bērnu pozīcijā nav vērtējoša, kritizējoša un noniecinoša attieksme pret vecāku. Bet uzturot šo rūpi, un es pilnīgi apzinos, ka tas ir ārkārtīgi grūts process, visu laiku uzturēt tādu objektīvu savu vecāku spēju novērtējumu iekšējo. Nu, tas ir tieši tāpat kā mums ar bērniem. Ja? Mēs arī skatāmies, uz ko mūsu bērns ir spējīgs, teiksim, vai kas viņam pietrūks, lai viņam būtu labāk. Ja? Un attiecībā pret vecākiem ļaut viņiem dzīvot pieaugušu cilvēka dzīvi, saglabājot cieņu iekšējo pret viņu lēmumiem, bez vērtējuma, bez kritikas. Faktiski, ja es zinu, kā ir jādzīvo maniem vecākiem, tad es neesmu savā vietā. Jā, un šis varētu būt tāds lakmus papīrīts, kā saprast, vai es neesmu vecāks saviem vecākiem, ko uzdot sev jautājumu, ja, vai man ir idejas par to, kā, kādiem maniem vecākiem būtu jābūt, vai kā viņiem būtu jādzīvo, vai kā viņiem būtu jārīkojas. Jā, tad es varu saprast, ka es neesmu īsti savā vietā. Nu, un, protams, nākošais tāds izaicinošais moments ir tajā brīdī, kad vecāki ir šajā bērnu lomā, ka viņi no tādas bērnu lomas pieprasa šo te aprūpi, ja? Un saka, piemēram, pagaidi, es tev esmu darījis priekš tevis to un šito, un tagad tu man esi parādā, un tev tagad par mani jārūpējās. Kā atrast to pieeju tādā situācijā, kā palikt tajā bērnu pozīcijā. Un tas ir tas iekšējais izaugsmas darbs. Nu, diemžēl, ja. Jo tā nebūtu nav viegla situācija, tā ir gana grūta situācija, jo iekšēji laikam visu mūžu mums arī gribās, lai mūsu vecāki ir laimīgi, priecīgi, un mums gribās viņus padarīt laimīgus un priecīgus. Un tas varbūt ir tas dēļ, kā es uzkāpju uz tā grābekļa, ja. Un tas nozīmē izturēt to, ka izturēt, smieklīgi skan, izturēt to, ka es esmu tikai bērns un kad es varu to nedarīt, jo tas nav mans pienākums. Es tā paredzu, ka mēs dabūsim kādu komentāru par šo, ja? Vai tas Jā, ir mūsu jā, pienākums vai nav bet pienākums, bet mēs esam atvērts diskusijai par šo Jā, lietu. bet tam visam ir vieta. Jo nu, mēs katrs uzskatām, kam ir pienākums, kam nav pienākums. Tad, protams, tas teikums bija objektīvi izvērtējot vecāku spēju. Ja? Jo ir Mm. ļoti atšķirīgi, vai
Es vecākam saku, nu kā tu tur atkal ej ar to spieķi, atkal tev tur būs tur tas un tas un tas, ja? Un otrs variants ir pateikt man kā bērnam ir svarīgi, lai tev ir labi. Mm. Jo tu vienmēr būsi mana mamma vai tētis, un es esmu bērns. Un es cienu tavu lēmumu, ka tu tos pieķi ņem savādāk, bet man ir svarīgi, lai tu nenokrīti. Ja? Mm. Un tas, jo pēc būtības jau esība savā vietā tev ļauj komunicēt pareizi. Jo tas pats ir arī darbā. Ja, ja es zinu, kā jādzīvo manam priekšniekam, kā viņam jāvada. Jā, vēl, ja mēs runājam par organizācijām un attiecīgi arī pēc tam par ģimenēm, ir tāda vēl viena nebūšana savā vietā, kad es regulāri nonāku starp diviem kādiem, nezinu, starp diviem kolēģiem, starp divām nodaļām, starp diviem priekšniekiem, ja, kā trešais pa vidu. Tad tās arī nozīmē, ka iespējams es neesmu savā vietā. Jā. Un man ienāca prātā ļoti labs vingrinājums, ko katrs mājās var pamēģināt izdarīt. Paņem divus krēslus, paņem divus papīra lapus, uz vienas uzrakstīt mammu, uz otras uzrakstīt tētis. Nu, nolikt tā, lai neredz. Un tad mēģināt sajust telpā, kur ir mana vieta. Ja? Un, ja nu es esmu starp vecākiem vai aiz vecākiem, tad laipni aicināti klubiņā meklēt savu vietu, jo tā nav bērna vieta. Un darbnīcās mēs visu laiku pie šī strādājam. Un tas interesantākais ir tas, ka, ja manī ir radies šis patērns nebūt savā vietā, es visu laiku dzīvē nemanāmi ieslīdu. Ne tur, kur vajag. Es risinu ne tos konfliktus, es risinu lietas, kas uz mani neatiecās. Es glābju to, kas uz mani neatiecās. Es uzņemos papildus darbus, kas uz mani neatiecās. Un pēc tam esmu enerģijas izsīkumā, emociju izsīkumā un daudzās citās problēmās. Jā, jā, tas pilnīgi noteikti neapzināti. Tas nav, nu, un tajā brīdī, kad es sāku apzināties, es sāku uzdot, protams, jautājumus, kāpēc ar man tā notiek, kāpēc atkal es esmu nonācis līdzīgā situācijā, kā esmu bijis pirms laika, ja, un tas notiek absolūti neapzināti. Bet, pateicoties sistēmiskiem darbam, to ir iespējams risināt un uzsākt to savu ceļu aizvien tuvāk uz to savu īsto, uz to savu bērnu vietu. Jā, un vēl ir arī ļoti interesanti, tu teici, un mēs varam būt nu, ne savā vietā saistībā ar vecākiem, bet vēl ir ļoti interesants moments par vietu, ka katram bērnam, kurš ir piedzimis, vai katrs bērns, kurš ir gaidīts un nav piedzimis, katram bērnam ir sava vieta ģimenes sistēmā. Es pat teiktu, pat tam, kur katram, kurš vispār vienkārši ir ienācis sistēmā, jo arī negaidītiem bērniem, arī viņiem ir sava vieta. Jā, jā, es par to, kur ir piedzimuši un kur ir gaidīti un nepiedzimuši. Tas nozīmē, ka Mm. ir sākusies grūtniecība, bet viņi šajā pasaulē nav ieradušies no dažādu apstākļu dēļ. Ja. Vai tas ir bijis vecāku lēmums, vai tas ir bijis nu, nevarētu teikt neveiksmīgs, bet process, kas ir beidzies ar bērnu zaudējumu. Jo katram bērnam ir sava vieta. Reizēm gadās tā, ka es visu mūžu dzīvoju ar sajūtu, ka es esmu, piemēram, otrais vai pirmais, bet izrādās, ka tā nebūtu nav un ka tā nav mana vieta. Un ko tad? Nē, man tiešām ienāca prātā tagad viens reāls gadījums klienta, kurš klients nāca pie manis un jau pirmajās sarunās, tad, kad mēs sākām zīmēt arī genogrammu, skatīties, kāda tā kārtība ģimenē ir, tā sajūta, skatoties uz to cilvēku, bija, ka absolūti, nu, tā kā, nu, ka viņš saka, ka viņš ir vecākais bērns, bet tā sajūta ir tāda, ka, nē, nav tas vecākais bērns, ja. Un pats interesantākais, kad vēlāk tiešām šis cilvēks uzzināja, ka pirms viņa ir bijis bērniņš, ja, ko mamma ir pazaudējusi. Un mamma ir palikusi diezgan ātri pēc šī zaudējuma stāvoklī. Ja? Un tas, ar ko saskārās mans klients, ir ar to, ka viņš visu mūžu tiešām bija tādā savas vietas meklējumos. Ja? Mm. Ļoti lielā ciešā saiknē ar vecākiem, nespēja atdalīties no tiem vecākiem. Un tad pēc tam es lasīju arī par tādu aizvietojošo bērnu fenomenu. Nezinu, vai tu esi dzirdējis kādreiz par tādu, ja? Noteikti esi dzirdējis. Man te arī nākts prātā spilgts piemērs.
kurš tiek minēts literatūrā par Salvadoru Dalī, kurš bija šis te aizvietojušais bērns. Uh, Kas ir tas fenomens, ir tad, kad ir iepriekšējais bērniņš vai nu gājis bojā vai zaudēts, ja, un ienāk ģimenē nākošais bērns, un tad ļoti bieži no tā nākamā bērna tiek sagaidīts kaut kādā veidā kompensēt to zaudēto bērnu, un tas ir ļoti liels sloks, un tur ļoti bieži nāk līdz tā sajūta par to, ka es nesaprotu, kas es esmu, es nesaprotu, kur ir mana vieta, es nesaprotu, man nav saiknes ar to savu dzīvības resursu, ja es nevaru kaut kā nonākt tādā patiesā saiknē. Un ļoti Nu jā, un bieži sistēmiskais darbs, viņš forši ar šī viņš sistēmiskā parāda, darba jā. mēs varam ieraudzīt to, jā. Jo nu, sistēmiskajā darbā ir vairākas komponentes. Nu, viena lieta ir šī teorija, kur vieta ir šis pamatjēdziens teorijā ļoti būtisks un svarīgs. Un tad ir šis lauks, ko tajā brīdī var sajust un kas dod to informāciju. Un te ir tas, ko daudzi saka par mistisko daļu. Ja? Kad tieši sakārtojumā parādās tas, ka es patiesībā neesmu savā vietā, ka laukā ir vēl citi cilvēki. Un reizēm šie cilvēki, kuri ir bijuši aizvietojuši, ir, nē, nu, pēc sakārtojuma viņi kļūst bijuši par bijušajiem aizvietojušajiem bērniem, jo viņi tagad apzinās savu vietu. Ja? Taču arī viens no tiem indikatoriem ir, kad ir vienkārši grūti dzīvot. Tev šķiet, ka ir ārkārtīgi daudz, visu laiku kaut kas jānes, jādod, kaut kas milzīgs jāpiepilda. Tu neesi, tev nav atļaujas dzīvot brīvi, sekot savām vēlmēm. Un tad sakārtojumā mēs redzam, jā, kad ir ārkārtīgi ļoti liela tāda identifikācija vai saplūšana ar to, kurš būtu bijis, un kuram nav iedota vieta. Tā kā sanāk jādzīvo pa diviem. Par diviem cilvēkiem jādzīvo. Un tad Mhm, nav un nav brīnums. skaidrs, un nav skaidrs, kurš tad īsti ir mans Jā, tas likt, jā, jā. kurā vietā es īsti atrodos. Un tad iespējams es varu sekot cita cilvēka liktenim. Es neapzināti sekoju citam cilvēkam ar tendenci uz viņu pasauli. Tas ir nedzīvot ar pilnu dzīvības spēku, ja, kas var izraisīt slimības. Tā pašā laikā arī lieko svaru. Ja? Nu, ļoti daudz aspekti vienmēr parādās dēļ tā, ka es neesmu savā vietā. Un starp citu, īstenībā es pieminēju slimības. Ja es neesmu savā vietā, tad reizēm ienāk slimība kā simptoms, lai līdzsvarotu un nobalansētu to, ka es neesmu savā vietā. Vai vispār Jā, kāds nav savā vietā. jā. Slimība var būt kā tāds mehānisms, kas parāda to. Jā. Un līdz ar to mēs arī varam teikt, ka, piemēram, veselīga sistēma ir tā, kur katrs ir savā vietā. O, jā, kaut būtu vairāk tādu sistēmu, vai ne? Jā, Uz to mēs arī strādājam. jā, pie tā mēs arī strādājam. Un tas, kas ir ļoti interesanti, ka cilvēki par sistēmiskiem sakārtojumiem ļoti bieži saka, tā, es sāku strādāt, un izrādās, nu, sistēma strādā, viss notiek. Ļoti nesen mums bija arī sakārtojums par izslēgtajiem, jo, ja es neesmu savā vietā, tad kāds ir bijis sistēmā izslēgts, un šī sistēmiskā sirdsapziņa man ievelk cita vietā, ja? Un tas notiek neapzināti. Un mums bija darbnīca par to, un es pēc tam saņēmu ziņas no klienta, ka pēkšņi tās dienas vakarā pēc darbnīcas ir atklājies fakts, ka ģimenē ir pusmāsa. Un te ir tas, ko es saku, man ir vienmēr ļoti grūti noticēt, bet kaut kā tā mistika tajā brīdī nostrādā, ka šī informācija atnāk, jo tad, kad es ieņemu savu vietu sistēmā, tad arī kaut kur citi ir spiesti ieņemt savas vietas savā sistēmā, un sistēma sāk līdzsvaroties. Tad svarīgākā doma, ko mēs šodien centāmies pateikt, ka katram ir sava vieta, nonākt tajā savā vietā, jo tā ir vieta, no kuras mēs varam justies harmoniski un stabili, un no kuras salīdzinoši ir viegli dzīvot savu dzīvi. Nu, cik tas vispār var būt viegli, bet no šīs vietas tas noteikti ir daudz vieglāk, vai ne? Jā, nu tikai no šīs vietas es patiesi varu būt kontaktā tiešām ar savu dzīvi, savām izjūtām, saviem mērķiem, plāniem, sapņiem, un galvenais arī piepildīt. Ja?
Nu, tāpēc, ka ļoti daudz māca manifestēt, un ja tu manifestēsi, tad viss būs. Bet esot savā vietā, nekavējas arī realizācija. Viņa nāk. Un, Mm. un esot savā vietā un ieņemot savu vietu, kas arī ir tāds dzīves dzīvošanas process, jo visur, kur es eju, man tomēr ir jāprot ieņemt savu dzīvi. Gan jaunās organizācijās, nu, ieņemt nevis savu dzīvi, bet ieņemt savu vietu, ja? Gan Mm. jaunā darba vietā, gan citā organizācijā, gan korī, gan deju pulciņā, gan citos hobijos, gan tusiņā. Ar to iekšējo sajūtu, ka man ir sava vieta, un es vienkārši ieņemu savu vietu un dzīvoju ar prieku savu dzīvi. Paldies tev liels par sarunu un tiekamies! Paldies, Santa! Tiekamies! Atā!